Ir 2010. gada 3. novembris un apgādā zvaigzne ABC dzimst jauna ideja – erudīcijas konkurss zvaigžņu klase. Kopā sapulcējušies 9 zinātkāra sprāši – Kristīne, Gita, Ilze, Laima, Egita, Vineta, Sintija, Gins un Māris, kuri nolemj: zināšanas dzīvo un konkursam būt. Tiek parakstīts erudīcijas konkursa zvaigžņu klase nolikums. 23. novembris sākas dalībnieku reģistrācija konkursam. 9 prātvēdari slēdz derības par konkursa dalībnieku skaitu. Pesimistu pulciņa viedoklis – nebūs vairāk par 50 klasēm. Taču optimisti saka, ka būšot, ap 200. Likmes – kūkas. Atskan priecīgs sauciens, jo 18:08 ir saņemta pirmā dalībnieka pieteikuma anketa, un visi uzgavilēja Talsu novada Pūņu pamatskolas 8. klasei ar 12 dalībniekiem. Pēc stundas, 19:13, saņemts pieteikums no Siguldas 3. pamatskolas 6. A klases ar 26 dalībniekiem. Tiek ieslēgts dalībnieku skaitītājs. Kūkas tiek ēstas katru nedēļu. Zvaigžņu klasei nu jau ir sava sadaļa Zvaigzne ABC mājaslapā un savs Twitter konts. 2011. gada 10. janvāris. Atskan fanfaras un sākas erudīcijas konkursa zvaigžņu klase pirmā kārta – latviešu valodas un literatūras mēnesis. Dalībnieku reģistrācija vēl turpinās. Bebru pamatskolas 6. klase atbildes iesūta jau 2 stundas un 24 minūtes pēc jautājuma ievietošanas. Ir noslēgusies dalībnieku reģistrācija. Uzgavilē visi, jo kopā ir pieteikušās 603 klases ar 10,711 skolēniem. Kristīne nespēja vien kartē spraust karodziņus ar pārstāvētajām skolām. Konkursā piedalās apvienotās komandas, klases ar mazu dalībnieku skaitu, kā arī klases, kurās mācās vairāk nekā 30 skolēnu. Konkurss turpinās. Latviešu valodas un literatūras mēnesim ar aizrautīgu grāmatu lasīšanu seko matemātikas un informātikas mēnesis ar Fibonacci skaitļiem. Tad svešvalodu mēnesis ar mācību stundām neparastās vietās, un pēc tam 4. kārta ar pavasara atnākšanu dabazinību mēnešu laikā. Savukārt 5. kārta ar lasīt prieku, sociālo zinātņu, vēstures un mākslu mēneša laikā. Visi mūži esat nosēdējuši pie datora, uzmetiet datoram lielu krustu un sāciet lasīt grāmatas. Rītos agri saulē lecot, zaļos vārkos visi plecot, mežos kalnos ielējās, medinieki parādās. Krāsaini sapņi pār tevi, krāsaini sapņi pār mums, krāsaini sapņi, lai izrotā dienas vēl man un jums. We are sailing to lovely Stockholm across the sea. Visu gadu laikā cilvēki ir prātojuši, kur ir visinteresantākā grāmata. Šodien mēs to noskaidrosim. Ābē! Es labprāt, bet man ir jālēķi par pienproduktiem. Īsnībā ar mani vēl notiek daudz dažādu piedzīvojumu, un to jūs visi varat izlasīt Grega dienas grāmatā. Tas patiešām ir interesanti. Rekordliels radošā darba skatījumu skaits pieder Bauskas 1. vidusskolas 9. B klasei par 1. kārtas radošo darbu. Šobrīd jau vairāk nekā 10 000 skatījumu. Dalībnieki par konkursu saka:
Esam priecīgi, ka turpinām piedalīties un arī par to, ka ar katru kārtu kļūstam azartiskāki, zinošāki un esam ierāvuši līdzdalībā arī savus draugus un galvenais – mammas, tētus un vecmammas. Lai arī esam tālu no skaistās balvas, tomēr ļoti priecājamies par katru klāt nākošo punktu, bet galvenais taču ir tā kopības sajūta, ko rada šis konkurss. Paldies! Baldonis vidusskolas 5. B klase. Pēc jūsu konkursa esam kļuvuši mērķtiecīgāki, uzņēmīgāki, atbildīgāki un radošāki. Esam iemācījušies sadarboties un darbu paveikt līdz galam. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 7. A klase. Paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem un palīgiem! Erudīcijas konkurss Zvaigžņu klase turpināsies arī nākamajā mācību gadā. Novēlam zinātkāri un radošu iedvesmu ikvienam. Lasīt ir stilīgi, to saku jums es. Tas ir labāk nekā lasīt pienenes ar Sivēnu, kurš reizēm ir pat ļoti jauks, un tāpēc jau viņš ir mans labākais draugs. Lasīšana nodara visādās jomās, gan oficiālās runās, gan vienkārši tāpatās. Un lai arī kas tev teikt, tas nav milīgi,